Nu, ir maz brīvs brītiņš starp pasākumiem atkal ienācis, un kā jau īstam latvietim, klusuma brīžos ir jāparūpējas par savām miskastēm. Un šodien ciemos palūdzu ierasties mūsu mīļajam draudziņam Briksiņam, un viņš palīdzēs mums uzfašanāt pāris mūsu dzeltenos skaistuļus. Līdz ar to, ģirtiņ, es tev viņu palīdzēšu aizstumt. Es zinu, tavs laiks maksā naudu, bet sorry, večuk, bet vajag, darbs ir darbs. Labi, es saprotu, kāpēc mūsu mākslinieku kungiem nepatīk šitie darbiņi. Jo tas bija pavisam primitīvs darbiņš, ko mēs parasti nedaram. Šajā gadījumā mēs vienkārši nesagatavojām mašīnas, mēs vienkārši attaukojām viņas un tādu ātro variantu uztaisījām, kas neprasa daudz laika, jo normālās apstākļos mēs viņas slīpējam, jaucam pilnībā ārā, špahtelējam, ko tur vēl daram un sagatavojam tā, lai pēc tam varam lakot pa virs tam dizainam. Šajā gadījumā mēs vienkārši ar marķieriem uzliezām manis vēlamos, ne tad dizains, bet mašīnu nosaukums un kaut kādas simbols, kas atrodas mašīnas, kas raksturo tās mašīnas. Bet jā, tas nav normāli apstākļi, bet es gribēju, lai nav 4 dzeltenās mašīnas mūsu autoparkā, bet mums ir nosaukums kā īstiem pankāristiem. Pankāriem jābūt katrai mašīnai nosaukumam, un man mīļākā ir, es jau sen gribēju cērta Meglīti mašīnā. Tautās tas saka, ka tā ir smuka meitene vai smuks puika, līdz ar to cērta Meglīti arī mūsu autoparkā ir. Un viens no pirmsākuma dizainiem, starp citu, tie, kas zina mūs no 2012. un 2011. gada, Kivi, mūsu draudziņš, bija uzzīmējis mašīna desām. Es gribēju reproducēt, jo tā mašīna vairāk nav mūsu autoparkā. Un līdz ar to mēs uztaisījām atkal desām mašīnu, bet muļķa desu. Šoreiz torsiņa vietā ir desa, un saucam mēs viņu par muļķa desu. Un loģiski, Sabīnes pieprasītā mašīna, viņa gribēja, lai ir viena Daisy mašīna, jeb Margrietiņa. Kā jau, nezinu, vai es lūkājuši Margrietiņas loves me not, tad bērnībā domājāt, vai mīlu vai nemīlu. Līdz ar to, jā, mums ir 4 skaistas mašīnas, dzeltenes, bet katra savu identitāti jauno, un laižam pasākumos atkal. Un starp citu, man šī mašīna nepatīk. Un es gūģi piedodu, bet man, kā viņa bija vizualizējies, viņai vajadzēja izsīties citādi. Un man nebija paredzēta smaidiņa lielām pierēm, tāpēc es rakstīju, ka te ir piere. Gūģis arī, bet daudziem patīk viņa, bet tas, kā es biju izdomājis, iztēlojies, kā viņa radīsies un izskatīsies, ir bišķi citādāk. Tā kā man sitīs drīz.